Labdien! Man sauc Gundars Kuļikovskis, es esmu FIDE pārstāvs kompānija, kurai ir uzdevums organizēt šo industrijas izvērtējumu, kā arī gatavot gala ziņojumu. Par ko tad mēs īstenībā runājam? Mēs runājam par viedās specializācijas stratēģiju, un lai būtu skaidru tās sarunas nopietnību, droši vien, kad vairāk kā miljards eiro no Eiropas struktūra fondiem līdz 2020. Gadam tiks investēts saskaņā ar viedās specializācijas stratēģiju, par kuru šobrīd notiek saruna. Viedās specializācijas stratēģiju saīsinājumā lieto arī saīsinājumu S3, kas no angļu valodas ir Smart Specialization Strategy, bet, es lietošu to S3. S3 pamatā ir ekonomiskās attīstības stratēģija, kurā tiek investīcijas pētniecībā un inovācijās fokusētas uz atsevišķām vietām, kurās ir iespēja sasniegt kādu izcilību, kurās ir iespēja radīt tautsaimniecības izaugsmu, kurās ir iespēja radīt, patiesībā vienkārši runājot, labākus dzīves apstākļus. Šī darba grupa ir viena sastāvdaļa no S3 izstrādes procesa, un gan visi šeit, kas atrodas, gan visi, kas skatās un dod savu devumu vēlāk aptaujās, gan visi, kas izsaka savu viedokli, patiesībā ietekmē šo stratēģiju, ietekmē šo līdzekļu investīciju kopīgam labumam. Un, lai būtu skaidrs, iet runa tikai viedās specializācijas stratēģija, fokusē jautājums uz tiem jautājumiem, kuri attiecās uz pētniecībām un inovācijām. Pētniecību un inovācijām. Mums ir ierobežot publiskie līdzekļi, un tas ir viens no pamatiem, kāpēc Eiropas Savienība ir izvirzījuši šo viedās specializācijas stratēģijas koncepciju, lai mēs neizsētu visu plānā slānītī, bet mērķētu tur, kur ir sasniegt iespējams izcilību, kritisko masu, un kur industrija spēja radīt produktus, pievienoto vērtību un darba vietas. Tas ir būtiski tāpēc, kad ir saskaņā arī ar Eiropas Savienību un saskaņā droši vien ar veselo saprātu, ir svarīgi radīt augstas klases speciālistus tajās vietās, kur viņiem ir darbs. Nevis radīt augstas klases speciālistus priekš darba vietām ārpusē. Īpaši ņemot vērā, ka mēs esam tikai 2 miljoni, un kad mums katrs talants ir svarīgs šeit uz vietas, šī viedās specializācijas stratēģija jābūt ir ļoti saistītai industrijai ar zinātni, jāstrādā roku rokā, jo beigās industrija rada darba vietas un rada pasaulē parasti visās citās valstīs lielāko daļu pētniecības un inovāciju investīciju portfeļa. Un patiesībā publiskai naudai būtu jāiet tur, kur viņi rada maksimālu atbalstu no industrijas. Un daļa no uzdevuma ir ne tikai sakoncentrēt tēmās publiskajā sektorā šo naudu, bet svarīgi ir sakoncentrēt veidā, kad šī nauda sakoncentrējās tēmās kopā ar industrijas naudu. Jo droši vien pie 2 miljonu nācijas kritisko masu veido visi līdzekļi kopā. Tā nav, lai būtu skaidrs, viedās specializācijas stratēģija nav sektora politika. Respektīvi, ja kāda nozara neredz savu nosaukumu, viedās specializācijas stratēģijā, tas nenozīmē, ka viņas nav. Tas nav nodefinēt, ka vai nu mēži vai medicīna vai vēl kaut kas mums tagad ir atbalstāmā nozara un tikai šī nozara ir nauda. Tā ir uz tehnoloģijām orientēts atbalsts, kur mēs fokusējam naudu zināšanu sfērās, lai iegūtu izcilību noteiktās zināšanās, kur iespējams šīs zināšanas izmanto vairāk sektori. Iespējams, ka šīs zināšanas izmanto pēc iespējas plašākas sektoru klāsts ar pēc iespējas lielāku potenciālu atraisīt ekonomisko labumu. Tā arī nav horizontāla atbalsta politika. Tā patiesībā ir ieviests tāds termins granulāra. To droši vien arī viņa termina autori ievies, lai izvairītos gan horizontāls, gan vertikāls. Bet patiesībā tā ir kombinācija starp to, ka mēs meklējam tās tehnoloģijas, kuras atraisa iespējas. Tās tehnoloģijas, kuras atraisa iespējas esošajiem uzņēmējiem un tiem uzņēmējiem, kas rasties šīs bāzes. Mēs meklējam iespējas, kur eksistē jau industrija un eksistē zinātne.
mēs cenšamies izvairīties no absolūti tīras, eksperimentālas, kur nav nevienā, ne otrā pusē nekādas bāzes. Un tieši tāpēc ir šobrīd ļoti svarīgs uzņēmēju viedoklis, jo galvenā ir skaidrs, ka, ja mēs tādā veidā izvirzam, tad galvenā nozīme ir tā, kur uzņēmēji redz iespējas. Vai šīs iespējas ir vienā vai otrā tehnoloģijā, un patiesībā zinātnē pēc tam būtu un pētniecībai būtu jāatbild uz šo iespēju un jāsaka, mēs varam, mēs nevaram, mēs varam šeit labāk. Protams, kad diskusijā var atrasties iespējas, kuras nav identificētas un kur identifikācija palīdz uzņēmējiem, zinātnes piedāvājums, un šis process, kas šobrīd notiek, ir ļoti svarīgs tādā ziņā, kad uzņēmējiem ir šobrīd iespēja apskatīt, ko zinātne piedāvā, un atbildēt uz jautājumiem, vai tas ir tas, vai kopīgi ar zinātniekiem var modificēt šo piedāvājumu, lai izvēlētos to, kur uzņēmēji redz attīstības iespējas un kur zinātnieki redz savas spējas. Mums patiesībā jāsavieno spējas ar iespējām. Uzņēmējdarbības atklāšana, kas ir pamatā, tas ir kaut kas vairāk kā vienkārši inovācija. Tas ir uzņēmējdarbība. Uzņēmēji patiesībā apzināti vai neapzināti nepārtraukti meklē, eksperimentē un mācās, kā nopelnīt. Un šajā meklēšanas, mācīšanās un eksperimentēšanas ceļā viņi neizbēgami sastopās ar to, ka kaut kas jāmaina, kas ir inovācijas pēc savas būtības. Un tad, lūk, šobrīd vingrinājums ir tāds, ka industrijām, dažādām industrijām jāveic savas un uzņēmējiem, kā šīs industrijas reāliem darītēm, jāveic sevis analīzi, kas tad ir tas, kas varētu potenciāli uzlabot viņu konkurētspēju. Šodien tiks prezentēts Latvijas Zinātnisko institūciju redzējums par attīstības tēmām, kādas zinātnieki redz savu potenciālo izcilību un kur viņi redz industrijai savu devumu no savas puses. Šīs redzējums ir šodien par vienu tēmu, bet mums paralēli notiek 5 sesijas par dažādām tēmām. Šīs prezentācijas diskusija notiek tiešraidē, un viņi var apskatīties internetu vietnē, kas šobrīd ir izveidota. Tā ir izveidota tikai šim projektam, šī apspriedē. Šis projekts tā vai citādi ir ļoti īss, un es aicinātu visus sakoncentrēties, jo 1. jūlijā mums ir jāiesniedz gala dokuments, uz kura, lai cik ticam vai neticam tas būtu, bet kurš daudz ko noteiks. Un mums ir ļoti svarīgi saņemt viedokli, uz kuru mēs varam balstīties. Un šis viedoklis ir gan uzņēmēji, gan zinātnieki. Īpaši svarīgs mums šobrīd uzņēmēju viedoklis, tāpēc, ka par uzņēmēju viedokli mums nav neviena dokumenta kā viena statistika, bet statistika nav īsti tas, uz ko varētu balstīties. Statistika mums rāda šodienas situāciju. Mēs gribam uzzināt iespējas, kādas iespējas redz, jo, tā vizualizējot, šobrīd uzņēmēji atrodies pie vieniem produktiem. Mēs gribam zināt, kas ir tās tehnoloģijas, kas uzņēmējiem ļautu pārlikt pie citiem produktiem, kur ir ienesīgāki, produktīvāki, rada lielākas darba algas, labākas darba vietas un, protams, labākas labklājību. Un otrais jautājums. Ja jūs redzat, un šajā gadījumā uzruna ir uzņēmējiem, jūs redzat, kuras ir tās zināšana tehnoloģija jomas, kurās jūs redzat lielākās iespējas, vai zinātnieku piedāvājums sakrīt ar to, kas ir jūsu piedāvājums, izejot no tā, ko zinātnieki piedāvā. Un kur tiks virzīts jūsu investīcijas pētniecībā un inovācijās? Jo, ja viņas tiks kombinētas, tad efekts būs liels. Ja zinātnieki virzīs savus publiskā naudu aizies vienā vietā un uzņēmēji pētniecība un inovācija naudu aizies citā vietā, efekts būs ievērojami mazāks. Un kā jānotiek tālākam procesam, jo viedās specializācijas stratēģija ir šaušana par kustīgu mērķi. Mums attīstās ekonomika, ļoti strauji attīstās pasaulē tehnoloģijas, mainās ģeopolitiskā, sociāla, ekonomiskā, lielas valstis iet uz augšu, iet uz leju, milzīgi tirgi aizverās un atverās. Tāpēc saskaņā ar viedās specializācijas stratēģijas pamat postulātiem ir jāmēģina nevis samazināt kļūdu skaits, bet kļūdu cena. Tāpēc ir svarīgi saprast, kā uzņēmēji redz savu iesaisti tajā, kad ja mēs būsim ieguldījuši kaut kur naudu un redzēsim pēc gada, kad šis virziens, lai cik viņš interesants mums neliktos, nenesīs ekonomiskos rezultātus, vai viņš ir tāda vai cita ekonomiska apvērsuma dēļ vai tehnoloģiska apvērsuma dēļ kļuvis
angliski saka obsolete, bezjēdzīgs, kurš pirmais pateiks, taisam ciet un meklējam citu ceļu. Un tas ir ļoti svarīgs uzņēmējiem pieteikt, kāda ir viņa iesaiste šādā procesā. Protams, ka tas ir izaicinājums arī valsts struktūrām, eksperimentēšana un kļūdu cenas samazināšana, nevis izvairīšanās no kļūdām kā pamat paradigma, bet mēs to neapspriežam tagad. Šī darba grupa ir sākotnējā viedokļa apmaiņa. Šeit netiks pieņemts gala lēmums vai gala vērtējums. Jūs saņemsiet uzaicinājumu, visi saņems uzaicinājumu piedalīties, īpaši mēs gribam uzņēmēju viedokli par to, kādas tehnoloģijās jūs redzat iespējas. Aptauja būs pieejama un atvērta visiem uzņēmējiem. Mēs sagaidām maksimāli daudz viedokļus, jo vairāk būs viedokļu, jo būs precīzāks. Aptauja ir jūsu iespēja, un tā ir iespēja ietekmēt, un tas ir veids, kā ietekmēt. Un jāsaka, kā vēlēšanās, tas, ko nepieņemsiet jūs lēmumu, pieņems citi, un ar to jūs dzīvosiet 7 gadus. Šajā etapā tieši industrijas viedoklis ir svarīgākais. Es vienu tādu atkāpu. Tad, kad mēs runājam par viedās specializācijas stratēģiju, tad gan Eiropas Savienības dokumentos, Eiropas komisijas dokumentos, Latvijas dokumentos ir 3 termini, kuri apzīmē pilnīgi vienu un to pašu. Viedās specializācijas stratēģija, gudrās specializācijas stratēģija, lietpratīgās specializācijas stratēģija ir viens un tas pats. Tad, kad droši vien mēs nonāksim pie viena, tad nonāksim pie viena, bet pagaidām visi 3 jēdzieni apzīmē pilnīgi vienu to pašu, ieskaitot saīsinājums 3S un RIS3. Šis ir mūsu pašreizējā situācija, ko jau es pateicu. Veiksmi darbā, paldies!